peoples! Šodien ir mūsu pēdējā diena šajā dzīvoklī. Mēs šeit bijām 6 nedēļas, un tagad mums atkal nav māju. Nu, mums nebija māju, jo no paša sākuma. Pat sakrāmēja visus koferus, un mēs brauksim uz Eriseiru uz nedēļu, kas ir tāds sērfa ciematiņš pie okeāna. Ārā tagad varētu būt kādi 28 grādi, tas ir tā kā mans mīļākais laiks. Es dievinu, kad ir karsts, es dievinu, kad es varu vienkārši uzlikt vienu mazu apģērba gabaliņu un pavadīt tajā visu dienu. Mēs ar Kristupu precamies Rīgā šovasar, un man kāzu kleitas tāpēc mans mammas, un man mamma man atsūtīja mans kāzu kleitas auduma paraudziņu, lai mēs varam sameklēt Kristupam kreklu, kas ir pieskaņots manai kleitai. Tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc pirms mēs braucam uz Eriseiru, mēs aiziesim uz veikalu, pasūtīsim Kristupam kreklu, cerēsim, ka viņš būs gatavs pirms Kristups brauc uz Rīgu, jo es braucu uz Rīgu jau pēc nedēļas. Tā ir vislabākā kafija. Tagad, kad mēs nedzeram govs pienu ikdienā, brīvdienu kafija ir govs piens šeit kā tāds little treat. Kristups pasūtīja kreklu, kurš vispār nebūs tādā pašā krāsā kā man kāzu kleita. Zīda krekls bija vistuvākais krāsā, bet tas laikam nav labs variants, ja ir daudz dejošana un svīšana. Mēs zinām kāzas herbārijā, tur būs nenormāli karsts. Es jau atvainojos laicīgi visiem saviem viesiem, bet es gribēju tikai un vienīgi herbārijā. Kristupam vienkārši jāpasūta vēl kādi 2 krekli, lai viņš arī pēc pāris stundām mainītu. Šīs ir mūsu mājas uz nākamo nedēļu. Un paskatieties uz šo Jēzus vienmēr ar mums. Not the Balenciaga flip-flops. Ne, tu nemācies no savām kļūdām. Kristupa Balenciaga flip-flop vienkārši katrā vacationā pazemo viņu, un viņš turpina vilkt tās džības. Viņam vienkārši visas pēdas ir asinīs, bet viņš turpina stilot. Tad, kad viņam paliek pārāk traki ar tām džibiņām, tad viņš uzvelk zeķes un vienalga turpina stilot. Oh, bet pasies, ir summertime. So first stop ir sērfa shops, protams. Mēs uz sērfa. Man nepagāja 5 minūtes. Jau vērk zeķes. Man šķības visu laiku taisa skaņu. Man ir nedaudz grūtības tikt šim pāri. Es negribu, lai tas izbojā manu dienu, bet tā nevaru tagad pa pilsētu. Mēs noierējām velosipēdus. Kristups man tikko uztaisīja ļoti daudz bildes. Viņš vienkārši tā. Un es dažas favoritoju. Gribu, lai Kristups man pasaka, kuru man iepostot Instagram storijā. Jo es izdomāju, ka es tagad būšu Instagram fēnī. Es nopirku Facetune uz mēnesi. Es centos uztaisīt chargebacku. Viens no maniem Instagram draugiem man uzrakstīja, ka ir aplikācija, kur ir izdevis ByteDance. Tā viņa sauc, kas ir TikTok veidotājs. Basically, man pateica, ka ir aplikācija, kur var darīt visu to pašu, ko dara Facetune par brīvu, un es centos uztaisīt chargebacks ar Facetune, bet Facetune pateica nē, jo es jau biju vienu bildu Facetune. Man gribās tādu tā kā, casual, es esmu tā kā, es esmu tik quirky. Man patīk arī šī, kur es dejoju. Nice, jā. Es ēdu, I'm just like you. Ok, labi, paldies. Redzat to vietu? Redzat, kā tur ne
neviens nav apgūlies, un tā šķiet pēc ideālākās vietas, kur iet apgulties. Mēs, protams, aizgājām tur apgulties, un mēs ātri vien sapratām, ka tur neviens neguļ, jo viļņi tiek līdz turienei. Mēs nolikām savas mantas pie pašas sienas un spēlējāmies viļņos, un visu laiku viss bija cool. Līdz vienam vilnim, un es sapratu, ka man somā ir mans telefons, mans maks, mana kamera, bet mēs paspējām, viss ir safe. Bet es domāju, ka visi cilvēki beigas smējās par mums. Tas bija jautri. Es gribētu kaut kā labāk parādīt, cik ļoti šaura situācija mums šeit ir. Mēs ienesām riteņus iekšā, jo mums bailiņas atstāt ir uz ielas. Bet šis būs mūsu galvenais pārvietošanās līdzeklis tuvākās 2 dienas. Mēs atģērbāmies, spējām līdz kraklu, negatīvām paliek augsts, un mēs ejam uz vakariņām. Mēs bijām vienā bārā, kad mēs nācām atpakaļ no pludmales. Tieši tajā laikā uzstelējās DJs, un man ir līdz DJ pults. Un es saku Kristupam, jau sazīmē, ka es varu uzstāties kādu vakaru. Vienkārši samalo, ka tos mans menedžeris, tāda arī mūsu draugi īstenībā, Toms ir Agnese. Viņi, kad mēs bijām Rodas salā, viņi tēloja viens otru menedžeri, un tad viņi bija nesen Meksikā, un viņi actually sazīmēja, ka viņi varēs uzstāties. Viņi to izdarīja. Viņi ir iedvesmi mums izdarīt to. Kurš gan atteiktos no bezmaksas DJ uz stundiņu, ja ir garantija, ka es nesabojāšu viņu tumbas? Kristap, tu būsi mans menedžers? Tu jau izties pēc tādu manager type. Mēs atnācām par 10 minūtēm vēlāk, nekā mums bija rezervācija. Atdeva mūsu galdiņu kādam citam. Un Kristaps nav priecīgs. Jo viņš man teica, taisies. Un es vienkārši taisīju video. Bet kā var atdot rezervētu galdiņu 10 minūtēs? Es līmeni. Kristaps mums uztaisīja šādu zoniņu. Kas tas tāds? Mēs tikām pie galdiņa, un ēdienkarte ir uz QR koda. Bet te ir rakstīts, you can see our food in 3D. 3D. Un te ir rakstīts, tu var redzēt savu ēdienkarti 3D. Izvēlēsimies, teiksim, black pork strips. Tas ir iemesls, kāpēc mēs vēl esam šajā pilsētā. Ja? Tad no sākuma mēs varam apskatīt mūsu ēdienu 3D, bet tas nav viss. Mēs varam viņu apskatīt in our space. Tagad mēs varam redzēt, kā viņš izstās in our space. Mums atnāca ēdiens, un viesmīlis teica, ka mēs varam ēst šo pilnībā, un galviņa esot visgaršīgākā, visbagātākā ar garšu. Jā, bet dīvaini, vai ne? Ēst galvu zivī. Pavadīt svētdienu. Vai es gribētu atkārtot braukšanu ar riteņiem pa akmeņiem? Probably not. Kristaps mani atveda uz all you can eat sushi, protams. Viņi tev atnes ēdienkarti, šādas klapiņas, un tad tu vienkārši uzraksti visu, ko tu vēlēsies. Un šeit ir gan sushi, gan ķīniešu ēdienas, dumplings, nūdeles, tādas gaļiņas. Tas ir manējais.
Un tas ir Kristap. Bet mēs abi pieslēgsimies. Oh, thank you. Tas ir ļoti ekstra. Ak, Dievs, esmu tik pārādušies un pārgurusi. Es vienkārši gribu iet kultiņā un čučēt un skatīties filmiņu. Mums abiem ar Kristapu tā sāp dibeni. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc velosipēda sēdekļi ir tik nenormāli nērti. Man tā sāp dibens. Man ir apdegusi kāja. Jo es, protams, neuzsmarēju saules krēmu. Es nesaprotu, kāds sakars. Wow! Es negaidīju, ka es šādi izskatīšos. Bet, labrīt! Pēdējie 2 rīti sākas tā. Mēs pamostamies, Kristaps uzreiz sāk strādāt, man nav ko darīt, jo mums tā kā vispār nav kur apsēsties tajā dzīvoklī, jo visur stāv koferi un dīvāns reizes prostots ar velosipēdiem. Es eju ārā, es paņemu mums kafijas, es nopērku kaut kādu ēdienu veikalā, es aiznesu Kristapam kafiju un es apēdu visu ēdienu, kurus nopirku. Es pašlaik stāvu pie mūsu logiem. Kristaps man neatbild, un es nezinu, kāds ir kods. Es zinu, kādas skaitļi ir, es varētu mēģināt. Mm, 1650. Vakardien bija diezgan vienmuļa man. Es domāju, nu es biju šim padīdžējošu uz balkoniņu, tur ir tāds maziņš galdiņš. Es tur uztaisīju tādu mazu ofisiņu un kaut ko paspēlēju mūziku. Tas bija diezgan smieklīgi. Bija augsts, bija vējains, un es biju iecerējis, ka es būšu bīčiņā. Un es sapratu, ka man pludmales sapņi nepiepildīsies. Un es pierakstījos uz jogas nodarbību šodien, bet ne jau uz parastu jogas nodarbību, tas būtu garlaicīgi. Es pierakstījos uz aerial joga, tas ir, kur tu karājies gaisā ar tādām lentēm. Esmu ļoti satraukusies, tāpēc, ka man bail, ka vienkārši būs fiziski pārāk grūti man, un es traucēšu pārējiem. Tāds ļoti mīlīgi kafejnīciņu, paņemt kafiju. Tā joga bija pilnīgi crazy. Es karājos ar kājām gaisā, tā ka man jau sāk rēbt galva, tas bija crazy. Es atradu ideālo vietu. Laiks ir tik dīvains, it kā ir 18 grādi, bet cilvēks staigā peltkostīmos, šortiņos un sauļojās. Es nesaprotu. Tā, pasīsimies, kas mums ir pusdienās. Steigels ar lasi. Pusīt jāatstāj Kristapam. Zinu, ka es izklausos pēc the most ungrateful bitch. Bet man dāpēsī vējš. Bēglam. Es zinu, kāpēc tāds heits nāk no manis šodien. Tāpēc es biju jogā. Tas bija visu relaksējošākais, ko es jebkad savā mūžā biju darījusi. Man vienkārši ir garlaicīgi, tāpēc man nav baigi labas garstāvoklis. Un es nevaru strādāt, kad es esmu šādā vietā. Un kā var pastrādāt šādā vietā? Un arī nav kur sēdēt. Es varētu paņemt datoru un aiziet kaut kādu kafejnīcu, bet... Tā kā ko es rakstīšu savu bakalaura darbu šeit? Vai tiešām es šeit rakstīšu savu bakalaura darbu? Nu, netaču, nu. Halo! Mēs esam atkal priecīgai, jo Kristaps ir pamodies. Es izdomāju, ko es darīšu rītā, lai man nav tik garlaicīgi un lai es izēju no savas ungrateful bitch ēras. Es paņemšu no mūsu Airbnb lietusardziņu un es vienkārši uzstelēšos pludmalē un vienkārši dīdžejošu pludmalē. Piepildīšu savu sapni. Centīšos izkāpt no savas komforta zonas. Vienkārši dīdžejošu vienītī un skatīšos uz viļņiem.
pēcdiena, ārā ir negaiss un ir ļoti augsts, bet es esmu tik priecīga, jo pēc stundas ir mans pirmais DJ sets beach bārā un ir zibens. Bet pēdējās dienas visu laiku gatavojos, un es esmu sataisījusies, kā jūs redzat, jo es gribu izstīties, it kā es būtu easy DJs, it kā es būtu ritīgi stilīgā. Radīšu savu setupiņu. Un te, protams, ir vienkārši bardeks. Nu, pat es pieslīpēju pēdējās detaļas, sameklēju pēdējo dziesmu. Es ceru, ka man būs pietiekami ilgs laiks, bet ne pārāk daudz laiks, lai no tā, ka man pietrūks dziesmas. Bet, principā, esmu gatavi iet. Šeit vēl joprojām ir tāda situācija. Jā, nu es pakošu savu aparatūru. Es ļoti ceru, ka viņiem būs visi vadi un visi iespējamais. Bet pagaidiet, kā jums patīk man jaunie juvelerī. Man ir jauni juvelerijas nopirku, bet taču tos auskarus. Es zinu, ka viņi tūlīt izies no modas jau, tieši tagad viņas nopirku. Bet man likās forši tāds setiņš, tipa Peggy Gou. I got my boots, I got my hat. I'm bringing country back. Es negribu pazaudēt šo enerģiju, kas man ir. Mēs ejam. Kristaps tur man datoriņu. Es esmu paslēpusi savu pulti. Okeāns ir tik mierīgs un ir tāds siltais pavasara gaiss, kas ir parasti pēc lietus. Nav neviens cilvēks uz ielas. Šeit parasti ir pilns ar cilvēkiem. Mums ar Kristapu būs ballīti. Kas varbūt vēl foršāks, kā vaibot pašam pie savas mūzikas, un mēs varēsim to darīt.